Esam dzīvējā, labdien, dārgie uzņēmēji! Ar šo mēs anoncējam trešo atlases kārtu valsts atbalsta programmai, kas ir aizdevumi lielajiem investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi. Mans vārds ir Kristiāns Pudans, esmu Altuma komunikāciju vadītājs un šodien es vedīšu cauri ar saviem kolēģiem no ekonomikas ministrijas, LIA, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras un Altuma par to, kā darbojas šī programma, kādi ir tās mērķi, un tad mēs aiziesim arī tehniskajā seminārā detalizēti, kas īpaši interesēs tieši finanšu direktorus, grāmatvešus, projektu vadītājus, lai jau precīzi varētu pieteikties programmai, zināt, kādi ir tie aizdevumi nosacījumi un tā tālāk un tā joprojām. Vai ne? Kā angliski saka, without further ado, ķeramies uzreiz klāt. Pirmais lūgsim Edmundu Valanti, kas ir Latvijas ekonomikas ministrijas valsts sekretārs, pastāstīt, kādi ir šīs programmas mērķi, kas ir tas virsmotīvs, kāpēc mēs šādu programmu esam palaiduši. Edmund, lūdzu. Jā, paldies. Sveiciens visiem mūsu uzņēmējiem. Šodien tiešām ir liela diena un prieks piedalīties šī pasākumā. Jāsaka tā, ka mūsu kopīgais darbs ir veicināt ekonomiku un jāsaka tā, ka pēc plāniem valdības tautsaimniecības izaugsme nākošā gadā tiek plānota 2% apmērā, lai gan tā mūsu kopējā ambīcija ir pilnīgi noteikti, ka šī izaugsme ir daudz straujāka. Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu tautsaimniecība katru gadu augtu par 5%. Tas ir tas ātrums, kas mums ir nepieciešams, lai mēs tādā pārskatāmā laikā arī spētu piedzīt mūsu kaimiņu valstis un Eiropas Savienības valsts mūsu kopējā labklājībā. Un šī darbā ir ļoti svarīgs tāds kopējs darbs gan no valdības puses, gan arī no LIA un Altuma puses, kādā veidā mēs kopīgiem spēkiem varam palīdzēt komersantiem. Un jāsaka tā, ka tāda liela ietekme uz tautsaimniecību ir tas, ka Latvijā veidojās tiešām liela mēroga ražotnes, kas ir produktīvs, kas strādā uz eksportu, kas spēj samaksāt ļoti labas algas saviem darbiniekiem. Un šī ir viena no tām programmām, kas tieši visiem šiem mērķiem ir paredzēta. Kopumā šim jaunam uzsaukumam mēs esam paredzējuši 70 miljonus. Šeit mēs runājam droši vien ap 10 lielas jaunas ražotnes Latvijā tikt izveidotas. Tas būtu ļoti būtisks atbalsts, lai eksporta apjoms Latvijā pieaugtu, lai tiešām mēs izveidotu jaunas, vismaz 600, varbūt arī pat 1000 jaunas darba vietas, kas ir ļoti labi apmaksātas, lai veidotos arī būtisks pieprasījums jaunu produktu attīstīšanai, un tas ir arī tas veids, kādā veidā mēs varam konkurēt ar mūsu kaimiņu valstīm, lietuviešiem, igauņiem, kas varbūt ārvalstu investīciju piesaistē, arī pašmāju investīciju piesaistē ir bijuši nedaudz līdz šim veiksmīgāki, un tas ir tas, kā kopīgi gan ar politiķiem, gan no ekonomikas ministrijas, gan LIA un Altuma mēs braucam, runājam ar mūsu ārvalstu partneriem, ar investoriem, aicinām viņus doties uz Latviju, stāstam par labu vidi un ne tikai labu uzņēmēju darbības vidi, bet arī iespēju daļu no izmaksām atgūt atpakaļ un faktiski celt to rentabilitāti. Un tā ir šīs dienas, teiksim, spēles noteikumi. Mums ir jākonkurē ar mūsu kaimiņu valstīm, arī viņas piedāvā, kā saka, atbalstu komersantiem un jo veiksmīgāki mēs būsim, manuprāt, šī programma ir visi priekšnosacījumi, lai viņa tiešām būtu veiksmīga. Mums jau tātad ir 2 kārtas noslēgušās, un jau ir atbalstīti 22 komersanti, laikam tā sanāk, kas varētu būt šīs programmas ietvaros jauns rūpnīcas. Līdz ar to esam ņēmuši vērā arī tās mācības, kas bija varbūt no pirmām kārtām, un skatāmies ļoti optimistiski, gan no termiņa ziņā mēs ļoti ceram, ka mums daudz ātrāk ies visas lietas uz priekšu, gan arī prasības pret komersantiem. Mūsuprāt, ir šobrīd veidots tādā ziņā, lai tā ietekme uz tautsaimniecību un arī uz jaunām darbvietām būtu pēc iespējas lielāka, un
lai šis atalgojums jaunām darba vietām arī būtu pēc iespējas lielāks. Edmunds, paldies. Edmunds arī pieminēja vārdu prasības pret komersantiem. Tas nozīmē, ka šai programmai ir arī parametri, lielums, apmērs, kritēriji, ko vēlās panākt. Un par šiem parametriem mums pastāstīs Iveta Stupkāja, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras direktora vietas izpildītāja. Iveta. Labdien visiem skatītājiem un klausītājiem. Lielo investīciju programmā ir viennozīmīga iespēja realizēt lielus tādus attīstības projektus, piesaistot valsts atbalstu līdz pat 10 miljoniem. Šī programma ir orientēta gan uz ārvalstu investoriem, gan vietējiem investoriem, kuri plāno realizēt lielus projektus ar mērķi veicināt eksportu un ar mērķi ieguldīt investīcijās. Papildus priekšrocības ir projektiem, kas tiek realizēti ārpus Rīgas, kas ir ļoti būtiski, jo šis ļauj ieplūst lielām investīcijām arī reģionos. Līdz šim programmā ir apstiprināti un tiek realizēti 13 projekti. Tie ir īstenoti gan Rīgā, gan Pierīgā, gan Latgalē, Zemgalē, Kurzemē. Un, ja skatāmies nozaru griezumā, tad tās ir arī ļoti plašs nozaru spektrs. Tā ir gan kokapstrāde, metāla apstrāde, pārtikas pārstrāde, datu apstrāde, tāpat arī farmaceitisko vielu ražošana, tekstilu izstrādājumu ražošana, stikla lokšņu apstrāde. Un jācer, ka arī šajā kārtā būs jauni un ļoti interesanti projekti. Un, protams, arī šie skaitļi, kas jau ir sasniegti, ir iespaidīgi, un tie arī liek cerēt uz labiem rezultātiem turpmāk. Un tas arī būtībā ir tāds svarīgs stimuls, lai šī programma jau iegūtu tādu savādāku ietvaru un arī lielāku regularitāti. Respektīvi, jā, jau vairāk kā 600 darba vietas ir radītas esošajos projektos, un arī vairāk kā miljons, vairāk kā 125 miljoni plānotais eksports ir arī ievērojams skaitlis. Ja skatāmies uz šo atbalsta kārtu, kas pašlaik ir izsludināta, tad atbalstu varēs saņemt prioritārajās nozarēs strādājošie uzņēmumi. Proti tā ir bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, tās ir tehnoloģijas un viedie materiāli, inženiersistēmas, viedā enerģētika, mobilitāte, informācijas un informācija komunikācija tehnoloģijas. Šajā uzsaukuma kārtā uz atbalstu varēs pretendēt arī uzņēmumi, kas strādā turisma jomā un tāpat arī kultūras un radošo industriju uzņēmumi. Ja runājam par galvenajiem atlases kritērijiem, tad viens no tiem ir vidējā darba alga, kurai ir jābūt lielākai nekā vidēji nozarē. Tāpat vērtēsim arī plānoto eksporta apjoma pieaugumu, kam ir jābūt vismaz 3,6 miljoni. Tāpat katram projektam ir jārada vismaz 12 jaunas darba vietas un arī jāveic ieguldījumi inovācijās vismaz 250 000 eiro apmērā. Pieteikšanās jau ir pieejama, tā ir uzsākta. Gaidām pieteikumus līdz 11. martam, lai tad gan mēs, gan arī Altuma kolēģi varētu ķerties pie projektu vērtēšanas un lai jūs varētu ķerties pie projektu realizēšanas, tiklīdz tie ir pieteikti un iesniegti. Iveta, liels paldies! Last but not least, Reinis Bērziņš, Altuma valdes priekšsēdētājs par to, kā šobrīd tā programma strādājas, kādi jau ir sasniegti mērķi un varbūt tās par pāris uzlabojumiem, kas sako šī programmā. Reini. Paldies, Kristian! Liels prieks šeit būt ar kolēģi Edmundu, ar tevīm un ekonomikas ministriju tiešām sadarbojoties pie šīs programmas. Jā, Iveta. Altuma darbinieku vārdā arī paldies par sadarbību ar Lijā, ja, jo šī nav arī ierasta prakse mums ar šādu izmēra investīcijām strādāt. Es gribētu teikt tā, ja mēs tagad paņemam, tā kā tu teici, varbūt tādu globālo skatu, tie pēdējie gadi ir bijuši tādi, ka Altumam arvien vairāk ir dažādi mandāti arī strādāt tādā segmentā, kur agrāk vēl netika konstatēta tik liela market gap klātbūtne. Un, protams, ja mēs redzam, ka ir nepieciešams to aizpildīt, tad mēs varbūt tāda robeža šķirtne bija Covid laiks, ka mums bija vairākas programmas, kurās lielos pieļāva, tad jau bija produkti, kas bija tieši domāti lielajiem kā equity fonds, ja, paši kapitāla fonds. Un šī ir tāda pilnīgi loģiska nākamā sērija, ja mēs runājam par šo programmu. Un arī man nav pārsteigums, ka šī jau ir kurējā trešā kārta jau, un es pieļauju, ka būs vēl, kad mēs virzīsimies ar šo programmu uz priekšu.
Tos iemeslus ļoti labi arī Edmunds aprakstīja, kāpēc tas ir nepieciešams, un es tagad varbūt paņemšu to helikopteru ātri. Protams, mums ik pa brīdim ir bijuši kādi pasākumi, kādas atklāšanas arī mēdījos ir redzēts, ir bijuši arī televīzijas un, protams, pa katru šādu vietu, kur projekts ticis realizēts, ir prieks. Bet tie piemēri ir labi. Sīvūts, ja nemaldos, bija pirmais Alūksnē. Tad ir arī no 13 apstiprinātajiem, mēs redzam Olaina farmu, visiem skaidrs, ka šīs ir pa izmēru kompānijām, Verems, un tagad Stiga, arī jaunais darījums. Tiešām šie 13, manuprāt, ir tādi, kas pietiekami arī kopā var dot to akumulēto investīciju apjomu tautsaimniecībai. Edmund, ko tu runāji, mēs skatāmies par kopējām attiecināmām izmaksām šajos projektos, tie bijuši ap 300 miljoni, mazliet mazāk, bet tuvu. Tātad kapitāla atlaide bijuši 75 miljoni, mēs tātad vērtējam arī vēl nākamos 9, no kuriem arī 2 izskatās jau ir non-binding stadija. Tur vēl iet runa par kopējo efektu uz 200 miljoniem attiecināmām izmaksām un kapitāla atlaide mazliet zem 60 miljonu. Tie ir tie kontrolas skaitļi arī, ko Kristians minēja, ko varbūt mums vērts ir atcerēties. Ja? Tad, protams, šie jaunumi, tad mēs ne tikai turpinam to, bet tā kā es jau iesāku, tas market gaps šādos brīžos mēs redzam, ka pēc Covid ir atkal dažādi iemesli un mēs nav jēga iet uz riņķi, kas te ir, mēs visi zinām, bet turpinās tā situācija arī finanšu tirgos. Ja? Mēs šajā programmā sadarbojāmies ar bankām. Bankas mums ir labi partneri. Ja? Šobrīd ir arī tāda stadija, ka mums ir ne tikai šis pasākums ar kapitāla atlaidi, ko jau daudz esam runājuši, bet arī pašiem ir iespēja iet līdz papildu aizdevumam līdz 30 miljoniem. Ja? Mēs ceram, ka tas tiešām arī dos papildus efektu, ja? Jo mēs redzam, kas ir arī šobrīd, un ir daudz objektīvas lietas, kāpēc arī finanšu tirgi ir mazliet savādāk nekā pirms 5-6 gadiem. Ja? Tā kā mēs ceram, ka šo stimulu dosim. Mēs arī skatāmies, ka mēs viņu tiešām gribētu veidot kā fondu, kurā arī jau atgriezās nauda arī no iekasētās intereses, ja tā var teikt. Altums pieliek klāt. Mēs strādājam arī jau ar starptautiskām finanšu institūcijām, lai paši spētu piesaistīt šim projektam vēl finansējumu, pieliekot to, kas cirkulēsies atpakaļ jau arī no procentu maksājumiem. Ja? Runājot par procentu maksājumiem, šeit varētu būt runa par 1,7 plus piesaistītā resursa cena, kas ir mūsuprāt ļoti atraktīvi. Altums pēc definīcijas nekad necīnās ar likmēm. Ja? Tas nav tas market gaps ir piepildījums nevis dempingot ar likmēm pret pārējo sektoru, bet iet tur, kur ir lielāks problēmas ar nodrošinājumu, ar pašu kapitālu un tā tālāk. Tā kā šī programma arī tādā ziņā nav pārsteigums. Ja? Iveta man patika arī, jo piebilda arī par tām industrijām, kas mums tomēr nāk klāt. Ja? Kultūra, turismas, radošās industrijas, tās arī tādas būtiskas lietas. Ja? Tā kā tādā mēģināja galopā skrienot pie visām tām pieturzīmēm, kuras šeit izskanēja, kur varbūt vajadzēja vēl kādu skaitli nosaukt. Tā kā, ja kaut ko esmu aizmirst, tad es domāju, ka daudz jau dziļāk to arī Irīnai, ja, mums ar kolēģiem, liels paldies Inesei, Irīnai komandai, ja, kas dara šo darbu, jā, arī pa termiņiem, jā, tā ir atbilde, man liekas, ka ir jāsadala divās daļās. Ir lietas, kuras mēs skatāmies, kuras mēs varēsim ātrāk, bet kolēģi, protams, ir to, ko arī tu teici, tur ir tās formalitātes. Kamēr pēdējais papīrs tādā veidā, kā tas ir nepieciešams, arī mūsu uzraugošām institūcijām netiek iesniegts, mēs nevaram virzīties priekš. Tā kā mēs redzējām, ka bija projekti, kuros dokumentācija bija kārtībā ļoti ātri bija pozitīvs lēmums, un visiem patīk griezt lentītes, bet tas ir jāizdara pienācīgā kārtā. Tā kā es ceru atkal uz labu sadarbību ar LIA, ar ekonomikas ministriju, un tiešām centīsimies sasniegt nosprostos mērķus. Ķeramies klāt tehniskajam semināram. Iveta Stupkā no Latvijas Investīciju attīstības aģentūras tad pastāstīs par izvēles kritērijiem pretendentiem. Iveta, pārņem stafeti. Jā, paldies. Tad vēlreiz, ja kāds ir pievienojies tikai uz semināru tehnisko daļu, izstāstīšu īsi par to, kāda ir galvenā, kas ir tās lietas, kuras LIA šajā projektā vērtēs. Tātad vispirms jau mērķis ir veicināt komersantu attīstību, palielināt eksporta apjomu, finansēt tādus investīciju projektus, kuru rezultātā gan ceļās šis eksporta apjoms, gan tiek ieviestas dažādas jaunas tehnoloģijas un inovācijas. Kopējais pieejamais finansējuma apjoms ir 70 miljoni. Investīcijas, kas ir jāīsteno, tām ir jābūt vismaz 10 miljoni eiro apmērā. Tātad tās var tikt
izmantotas materiālos un nemateriālos aktīvos ražošanas uzsākšanai, paplašināšanai, efektivizācijai, un līdz 30% no projekta var attiecināt kā attiecināmās izmaksas, bet šī summa nevar pārsniegt 10 miljonus eiro. Un atbalsta saņēmēji var būt lielie un vidējie komersanti, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā. Ko tad LIA vērtē? LIA vērtē pirmkārt projekta iesniedzēju atbilstību programmas nosacījumiem, atbilstību atbalstāmajām nozarēm un īstenošanas rezultātā plānotos sasniedzamos rādītājus, kurus tad mēs pēc tam arī uzraugam. Un tagad par visu šo pēc kārtas. Pirmkārt, projektā iesniedzēju atbilstība. Šeit tiek vērtēta atbilstība vidējā un lielā komersanta statusam, tāpat arī vai šis komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā, kā arī projekta ieguldījumi atbalsta komersanta darbību, kas attiecas uz zaļo un digitālo transformāciju, kas arī ir viens no kritērijiem vai prasībām. Atbalstāmās nozares, tās ir viedās specializācijas prioritārajos virzienos vai šīs RIS3 nozares, kuras arī ir bijušas atbalstītas iepriekšējās kārtās. Proti tā ir zināšana ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, kā arī informācija un komunikācija tehnoloģijas, kas ir jaunums šajā kārtā. Tad šajā kārtā atbalstu var saņemt arī turisma jomā strādājoši uzņēmumi un kultūras un radošo industriju jomā strādājoši komersanti. Projektu vērtēšanas kritēriji un sasniedzamie rādītāji, kas ir jāsasniedz 3 gados pēc projekta pabeigšanas, proti viens no šiem kritērijiem, kurš ir jāizpilda pēc projekta realizēšanas, ir mēneša vidējā bruto darba samaksa. Tai ir jābūt lielākai nekā vidējai samaksai iepriekšējā gada laikā konkrētajā reģionā, kurā tiek īstenot šis projekts, proti koeficients, kurš tiek piemērots, ir 1,3. Un pamatā dati ir centrālās statistikas pārvaldes dati, pēc kuros tad mēs arī balstāmies, skatoties šīs vidējās darba algas reģionos. Preču un pakalpojumu eksporta apjomam ir jābūt vismaz 3,6 miljoni eiro gadā. Tāpat arī ieguldījumu apjomam pētniecībā un attīstībā ir jābūt vismaz 250 000 eiro gadā. Kas attiecās uz jaunradītajām darba vietām, tad tiek paredzēts, ka uz kapitāla atlaidi par katriem 250 000 eiro ir jārada viena jauna darba vieta, bet šis kopā radītais jauno darba vietu skaits nedrīkst būt vienam komersantam mazāks kā 12 jaunas darba vietas. Vēl arī gribu piezīmēt, ka pie pieteikuma izvērtēšanas papildus punkti tiek piešķirti, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī LIA ir finanšu institūcijas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevumu piešķiršanu, projekta īstenošanai vai pēdējā noslēgtā gada pārskats, kas apliecina, ka projekta īstenošanai ir pieejami brīvi līdzekļi bez plānotās kapitāla atlaides apmēra. Un tāpat arī, ja projekta realizēšana ir paredzēta kādā no reģioniem, proti Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale pēc NUTS 3 2021. Gada klasifikatora datu reģionos. Kas tad ir projekta attiecināmās izmaksas? Tie ir būvniecības darbi, nekustamā īpašuma iegāde. Tas var sasniegt līdz 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām, tikai tātad kompleksam investīciju projektam, kurā ir paredzēta arī iekārtu iegāde. Tās ir jaunas iekārtas un nemateriālo aktīvu iegāde. Projekta pieteikumu izvērtēšanas rezultāti. Kā tad notiks šī projekta pieteikuma vērtēšana? Pēc visu projektu iesniegumu izvērtēšanas LIA ranžē šos pieteikumus
un tad atkarībā no atlasē pieejamā finansējuma ietveros šis finansējums tiek piešķirts, respektīvi, kas ir būtiskākais? Būtiskākais ir, protams, šis kopējais punktu skaits, tad attiecīgi tiek vērtēts zemākais iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju statistiskajā reģionā, kur šis projekts tiek īstenots. Tāpat arī preču vai pakalpojumu eksporta apjoms attiecībā pret kapitāla atlaides apmēru, uz kuru ir pieteicies pretendents, un arī lielākais apmērs sareizinot jaunradītās darba vietas mēnešu vidējo bruto darba samaksu darbiniekiem, kas pieņemti darbā projekta rezultātā attiecībā pret mēnešu vidējo bruto darba samaksas apmēru iepriekšējā gadā reģionā, kas tika īstenot projektām. Kā tad izskatīsies process? Jau kopš šīs nedēļas pirmdienas, kopš 11. decembra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Altum uzsāk pieteikumu pieņemšanu. Tātad šī pieteikuma pieņemšana noslēdzās nākamā gada 11. martā, un tad attiecīgi LIA un Altum pieņem lēmumus par atbalsta piešķiršanu, un klients īsteno savu projektu, un attiecīgi pēc šīs projekta realizācijas LIA uzsāk pēcuzraudzību pēc klienta paziņojuma. Te svarīgi ir arī atzīmēt, ka projekta īstenošanu var uzsākt uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas. Projektu pēcuzraudzību veids Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. 3 gadus tiek īstenota šī projektā paredzēto sasniedzamo rezultātu pēcuzraudzība. Pēcuzraudzība tiek uzsākta ne vēlāk kā 2 gadus pēc projekta pabeigšanas, vai arī pēc komersanta iesniegumā Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā. Tomēr, ja komersants ir gatavs, tad mēs šo pēcuzraudzību varam uzsākt arī ātrāk. Un komersants par katru pēcuzraudzības gadu iesniedz pamatojošu dokumentāciju, kur tad arī tiek parādīti, atspoguļoti šie paredzētie sasniedzamie rādītāji. Un visi projektā pieteikumā norādītie sasniedzamie rādītāji pēcuzraudzības periodā ir jāsasniedz pilnā apmērā, kas arī ir kā nosacījums, lai varētu saņemt šo atlaidi. Projektu pieteikumu iesniegšana jau ir uzsākusies, tātad tā turpināsies līdz nākamā gada 11. martam. Pretendents iesniedz paralēli 2 pieteikumus, vienu Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, Business.gov.lv portālā un otro Altum, mansaltum.lv. Attiecībā uz papildus informāciju par šo programmu tā ir pieejama mūsu Business.gov.lv sistēmām. Tas arī īsumā viss. Paldies par uzmanību. Saite uz Business.gov.lv un arī QR kods, kur var gūt papildus informāciju. Tāpat arī, ja ir jautājumi, var droši sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu. Iveta, paldies! Dažādos kanālos ienāca pāris jautājumi. Viens no jautājumiem, cik strikts ir deadlines, proti norādītais datums 11. marts. Jā, deadlines parasti visiem projektu pieņēmējiem ir diezgan svēta lieta. Līdz ar to šis 11. martā šis pieteikums ir jāiesniedz līdz 11. marta darba dienas beigām. Tad ir vairāk jautājumu par iegūstamo punktu skaitu, LIA vērtēšanas procesā un pieteikumu ranžēšanu. Vai jūs to varētu mazliet vairāk izstāstīt, kāda ir tā secība? Jā, respektīvi atbalstu tajā brīdī, kad ir izvērtēti visi projekti, tie tiek ranžēti un tiek atbalstīti projekti, kas ir saņēmuši vislielāko punktu skaitu. Ja šo projekta pieteikumu skaits ir lielāks nekā pieejamais atbalsta apjoms, tad attiecīgi šie projekti tiek salīdzināti jau savā starpā, tajā skaitā arī ņemot vērā, piemēram, uzņēmuma atrašanos reģionā, par ko ir iespējams iegūt līdz pat 10 papildus punktiem, ja šis projekts tiek īstenots kādā no reģioniem. Un kopējais punktu skaits, ko ir iespējams saņemt, tie ir 70 punkti. Un, ja nemaldos, tad arī šajos ministru kabineta noteikumos ir tāds pielikums, numur 3, kas atsevišķi, tad arī, kur ir atrunāti visi šie vērtēšanas kritēriji, un tad var arī paskatīties šeit detalizētāk informāciju.
Okay. Ivet, ir arī ienācis jautājums par uzraudzības periodu. Proti, kā saprast 6. slaidā norādīto periodu par sasniedzamajiem rādītājiem. Tad tie ir jāsasniedz 3 gados vai 5 gadu periodā? Šie rādītāji ir jāsasniedz 5 gadu periodā. Tiek uzraudzīti 3 gadi, respektīvi vēlākais 2 gadus pēc šī projekta realizēšanas mēs uzsākam uzraudzību un veicam to 3 gadus. Ja komersants ir ātrāk veicis savu projektu, ir sasniedzis rezultātu, šo uzraudzību arī saskaņot ar komersantu, pēc komersanta iesnieguma mēs varam uzsākt ātrāk. Bet šo uzsākot ātrāk, šī uzraudzība nebūs garāka, tā vienalga būs 3 gadi. Okay, virkne jautājumiem, kuros saņemt prezentācijas, bet es varu atbildēt, ka patiesībā LIA, Altuma kanālos tiks nopublicēts šis video, protams, šīs prezentācijas būs redzams, un galvenais tur atcerieties ir pieejami kontakti, kur droši varat griezties ar jautājumiem un apspriest jūs interesējošās vajadzības. Tā kā, Ivete, liels paldies, un te es labprāt pārstātos uz nākamo runātāju, kas ir par finansējumu pieejamību no Altuma puses, Irina Noškina, tad mūsu eksperts par šiem jautājumiem. Okay, Irina, skatu tavu. Jā, paldies, Kristiāna. Jā, paldies arī Ivetei par ievadu no LIA puses. Labdien visiem webināru dalībniekiem, paldies visiem interesantiem, kas šodien pieslēdzās un mūs klausās un skatās. Man arī patiesi prieks būt šobrīd šeit ar visiem kopā un spēt pastāstīt par šīs nozīmīgas programmas galvenajiem parametriem, par galvenajiem jaunumiem un arī pastāstīt par praktisko pusi pieteikumu pieņemšanas un izvērtēšanas procesā. Es tiešām ceru, ka mans šīs dienas stāstījums praktiski noderēs gan pašiem komersantiem, gan arī viņu partneriem, kas plāno tuvākajā laikā veikt lielas investīcijas sava biznesa attīstībā. Un arī pie reizes vēlos izmantot izdevību un pateikt lielu paldies par līdzinējo sadarbību un arī par šo rezultātu trešas kartes palaišanu. Paldies Ekonomikas ministriju un LIA kolēģiem. Jā, un tad ķeroties klāt pie manas prezentācijas. Tā, man kaut kas izslēdzās. Jā, viss kārtībā. Par ko es šodien stāstīšu? Protams, pats galvenais ir pats Altuma investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi. Pastāstīšu, kādi ir jaunumi, kam ir jāpievērš uzmanība, un, protams, arī par praktisko pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas procesu. Tad pastāstīšu par vienu no jaunumiem detalizētāk, kas ir Altuma papildu aizdevums. Un arī par finansēšanas struktūram, kas šai kārtei atšķirībā no 2 iepriekšējām ir vairākas iespējas strukturēt darījumus. Jā, un tad sākšu es ar to, kāda tad ir Altuma loma šīs programmas īstenošanā. Līdzīgi kā arī iepriekšējās kārtās, mūsu loma ir izvērtēt projektus, pārbaudīt, vai tie atbilst valsts atbalsta nosacījumiem, vai projekts ir dzīvotspējīgs, vai tam ir ekonomiskais pamatojums, kā arī mums ir jāpārliecinās par pašu uzņēmēju kredītspēju. Līdz ar to jā, mēs veicam diezgan plašu un daudzpusīgu izvērtējumu šiem projektiem, un tad rezultātā, protams, mēs tad varam pieņemt pozitīvos lēmumus, un tad jau, protams, tas ir paša komersanta pusē sasniegt solītos parametrus, kas jau izriet no LIA izsludinātiem parametriem, un tad jau saņemt kapitāla atlaidi, ar kuru tad tiktu nodzēsts šis aizdevums. Bet mūsu pusē būtiski pārliecināties, ka šie komersanti ir spējīgi apkalpot šo aizdevumu un šīs saistības, kas ir diezgan arī lielas, arī tajā gadījumā, ja kapitāla atlaidi nebūs saņemta pilnā apmērā, piemēram. Jā, un tad es laikam neatkārtošos ļoti, bet jā, arī uzsvēršu, kad mēs jau sākām pieņemt pieteikumus. Būtiski, ka Altuma savus pieteikumus gaida mūsu portālā Mans Altuma. Šīs ir vienīgais kanāls, kur mēs pieņemsim pieteikumus, tā kā lūgums šo ņemt vērā. Atšķirībā no iepriekšējās kārtas projektu vērtēšanu mēs uzsākam jau pēc pieteikuma saņemšanas, ja nevis sagaidot lielu lēmumu. Tas ievērojami pātrinās darījumu izvērtēšanas procesu.
Līdz ar to pēc pieteikuma saņemšanas mūsu darbinieki sazināsies ar komersantiem, nosūtīs dokumentu sarakstu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu pieņemt mūsu lēmumus un izvērtēt šos projektus, kā arī mēs vienojamies ar komersantiem par projekta realizācijas vietas apsekošanu, lai pārliecinātos, ka projekts nav uzsākts. Jo šī ir viena no būtiskajiem šīs programmas nosacījumiem. Projektiem nedrīkst būt uzsāktiem pirms pieteikumu iesniegšanas Altum un Lijā. Un šeit par projektu sākumu mēs saprotam ne tikai jau fiziskos būvdarbus, piemēram, bet arī jebkādu saistošu līgumu slēgšana. Tā skaitā būvniecības līgums par iekārtas iegādi, arī dažos gadījumos arī nodomu līgumi var būt uztverti kā darbu sākums, ja tajos ir nepārprotama apņemšanās noslēgt pirkuma līgumu, piemēram. Tad saņemot visus dokumentus, mēs vērtējam projektus, bet līdzīgi arī kā pirmajā un slēgtajā kārtās savus lēmumus mēs varēsim pieņemt tikai pēc tam, kad būs noslēdzies atlases rezultāts un Lijā publicēs savus lēmumus. Tad turpināsim vērtēt tikai tos projektus, kuriem ir saņemts šīs Lijā lēmums. Arī būtiski, kad ja struktūrā ir paredzēta banka, un šeit būtisks uzsvars uz ja, jo, kā jau Reinis līdz šim minēja, tad šajā trešajā kārtā viens no jaunumiem, kā darījumus var finansēt arī bez cita finansētāja, tad, ja tomēr tas cits finansētājs ir paredzēts, tad arī, lai mēs varētu pieņemt mūsu lēmumu, mums ir jāiesniedz arī šīs lēmums. Un tad, kad mēs saņemsim visus nepieciešamos lēmumus Lijā, cita finansētāja, ja tas nepieciešams, tad mēs esam gatavi jau vērtēt darījumus un pieņemt savus lēmumus. Pēc lēmuma pieņemšanas, protams, tas turpinās process ar jau vairāk tādām tehniskām lietām kā līguma skaņošana un slēgšana, un tad komersants var īstenot savu investīciju projektu. Pie šīs slaida es vēl gribētu pateikt divas lietas. Tas Iveta jau minēja, kad pēc Lijā un Altuma pieteikuma saņemšanas projektu var uzsākt, bet šeit ir svarīga nianse, ka projektu var uzsākt tikai tajā gadījumā, ja projektam nav plānots piesaistīt vēl kādu citu atbalstu. Līdz ar to, ja komersanti savos projektos plāno pretendēt arī uz kādu citu atbalstu uz šīm pašām attiecināmajām izmaksām, piemēram, LAT, CFLA vai kādi citi atbalsti, tad šajā gadījumā projektu jūs varat uzsākt tikai pēc tam, kad ir saņemti visi atbalsta sniedzēju lēmumi. Tā kā šī ir būtiska nianse, un arī uz laika grafika tas var būt dažu mēnešu starpības, starp kad jūs varat uzsākt tos projektus. Bet es varbūt šo pateikšu vairāk kārt šodien, kad ja ir kādi jautājumi vai šaubas, vai varat slēgt līgumu vai nevarat, es noteikti iesaku pieskaties uz konsultācijām. Mēs palīdzēsim jums izprast tieši jūsu gadījumā, vai jūs varat vai jūs nevarat sākt projektus. Tātad pieskaroties par to mūsu daudzpusīgo projektu vērtēšanu, šeit ir uzskaitīti pamata lietas, ko mēs pārbaudam, uz ko mēs skatāmies vērtējot projektus. Es ļoti īsi pastāstīšu par katru. AML, šeit, es domāju, daudz nav ko stāstīt, tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu norma, arī Altum ir AML likuma subjekti, un mēs, protams, vērtējam un pārbaudam pretendentus un to dalībniekus pret sankcijām, pret reputāciju riskiem un citiem riskiem, kas izriet no šī likuma. Tā kā, šī ir tiešām tāda norma, es domāju, es te īpaši neskavēšos. Nākamais ļoti svarīgais bloks ir atbilstība valsts atbalsta nosacījumiem. Šeit mēs pārbaudam projektu pret pamatojošiem normatīviem aktiem, dokumentiem, kas varētu būt ministra kabineta noteikumi 503. šī gadījumā, arī regula, no kuras izriet šīs atbalsts. Jāpārbauda tiešām daudz punkti, un, protams, mēs prasam arī klientiem noteiktos dokumentus, lai mēs varētu pārliecināties, piemēram, tā skaitā, vai komersants atbilst vidējam un lielam uzņēmumam, vai ir nozare atbalstāma, un vai mērķis arī projektam atbilst programmā paredzētajiem mērķiem. Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās, mūsu aizdevums ir vienāds ar kapitāla atlaidi, bet vairāk kā 30% no projekta attiecināmajām izmaksām vai maksimums 10 miljoni.
termiņš mūsu aizdevumam var būt maksimāli līdz 20 gadiem, bet šeit es gribu uzsvērt, ka tas termiņš ir atkarīgs no iegādājamo aktīvu liederīgas kalpošanas ilguma. Līdz ar to, ja savā projektā, piemēram, jūs pārsvarā iegādājaties iekārtas, kuru amortizācijas periods grāmatvedīski būs 10 gadi, tas nozīmē, ka arī maksimālais aizdevuma termiņš būs šie 10 gadi. Tā kā šo lūdzu arī ņemt vērā. Jā, šeit ir parādīta maksimālā atbalsta intensitāte. Daudz saņēmām arī iepriekšējās kārtās jautājumus no uzņēmējiem, kā atšķirās maksimāla intensitāte, pieņemsim, programmai pašai un šī reģionālā. Tad īsi pastāstīšu, maksimāla atbalsta intensitāte ir atkarīga no uzņēmuma lieluma un reģionā, kurā tiek attīstīts projekts. Tā tiek aprēķināta grupas ietveros vienā reģionā visiem veiktajiem projektiem pēdējos 3 gados, par kuriem ir saņemts valsts atbalsts. Pieņemsim, ja jums ir veikti, pieņemsim, Kurzemē vidējam uzņēmumam vairāki projekti, par kuriem ir saņemti valsts atbalsti, un jūs tagad vēlaties pieteikties arī šai programmai, tad mums būs jāsaskaita kopā visi saņemtie atbalsti, plus šīs, uz kuru jūs pretendējat, un jāattiecina pret kopējām attiecināmajām izmaksām. Un tad šai proporcijai nedrīkst pārsniegt šī gadījumā 60%. Tā kā tas par to maksimālo intensitāti. Bet, protams, ja jūs piesakaties, un šis ir jūsu pirmais atbalsts, kurā maksimāli varat saņemt 30%, tad, protams, jūs nepārsniegsiet šīs intensitātes. Bet vēlreiz pateikšu, ka drošāk būtu mums piezvanīt vai atnākt uz konsultāciju, un tad mēs jau varēsim izprast. Jā, protams, ir arī lietas, ko mēs nevaram finansēt programmas ietveros, un kuras mēs liekam tādā grozā kā neattiecināmās izmaksas. Šeit ir uzskaitītas tādas biežāk sastopamas neattiecināmās izmaksas, piemēram, PVN apmaksu. Mēs nevaram finansēt šīs programmas ietveros. Pieņemsim, enerģiju ražojošās iekārtas arī ir pie neattiecināmām izmaksām tieši šīs programmas ietveros. Tā kā šis arī būs jāņem vērā, ka ja kāda no šīm izmaksām būs iekļauta tad mēs tās iznesīsim laukā, un no šīs summas netiks aprēķināta kapitāla atlaide. Tad, kad mēs jau izgājam šos 2 lielos sietus, kas būtu AML un valsts atbalsta nosacījumi, tad mēs jau ķeramies klāt pašam projektam, projektā dzīvotspēju, ekonomiskiem pamatojumiem, uzņēmumā, finanšu datiem, un šeit mēs vērtējam gan vēsturiskos datus, gan arī nākotnes naudas plūsmu, kuru arī jābūt pamatoti ar pieņēmumiem, un to mēs arī sagaidām no klientiem. Runājot par konkrētiem radītājiem. Tātad, vērtējot vēsturiskos datus, mēs skatāmies pēdējo noslēgto gada pārskatu, un mēs gribam redzēt mūsu nākotnes potenciālos aizņēmējus konkrētajā rāmī šo radītāju, un tie būtu, pirmais ir naudas plūsmas seguma koeficients, tam ir jābūt vismaz 1,2, kas, es teiktu, ir kreditēšanā tāds vidējs pieņemtais radītājs. Pašu kapitāla īpatsvaram bilancē ir jābūt vismaz 25%, un saistību sloks var būt maksimāli līdz 3,5. Tā kā šie ir tie radītāji, kuros būtu jāiekļaujos pēc pēdējā gada pārskata. Ja mēs runājam par nākotnes datiem, kā es minēju, tad mēs vērtējam klienta iesniegto naudas plūsmu ar visiem pieņēmumiem, un mēs skatāmies periodu, kad projekts jau ir pabeigts, bet vēl nav saņemta kapitāla atlaide. Tas nozīmē, ka tas ir brīdis, kad uzņēmumam ir maksimālais saistību sloks. Un tad mēs vēlamies pārliecināties, ka šo slogu uzņēmums arī spēj apkalpot. Tad jābūt DSCR arī vismaz 1,2, pašu kapitāla īpatsvaram jābūt 25%, tad saistību sloks var būt līdz 5,5, ja pašu kapitāla īpatsvars ir 30% un vairāk, tad arī saistību sloks var būt lielāks līdz 7,5. Es varbūt neatkārtošos, kolēģi no LIO pastāstīja par pēcuzraudzību, kāda viņa sākās un kā tiek veikta. Es varbūt īsumā pieskāršos tikai, kā tas var ietekmēt altuma aizdevumu. Tātad, kā jau Iveta minēja,
pēc pirmā pēcuzraudzības gada LIA vērtē to sasniedzamos radītājus un 3 mēnešu laikā izdod savu lēmumu. Ja šis lēmums ir pozitīvs, viss kārtībā, tiek nodzēsta 1/3 no aizdevuma un uzņēmējs turpina maksāt tikai procentu maksājumus. Ja gadījumā tomēr būs kādā no tiem pēcuzraudzības periodiem negatīvs lēmums, tad sākot ar 6. mēnesi uzņēmējs sāks maksāt jau grafiku no šīs trešdaļas, kura tad netika nodzēsta ar kapitāla atlaidi. Un tā secīgi 3 gadus. Līdz ar to rezultāti, šeit var būt dažādi rezultāti, varbūt, es ceru, ka visiem viens veiksmīgs, kad ir saņemta kapitāla atlaide visus 3 gadus, bet, protams, var būt 1, 2 vai 3 gadi, kad nav saņemta. Jā, un tad, ja, protams, ir saņemts, tad viss stāsts beidzās, mums ir atmaksāts aizdevums pilnā apmērā, un tad uzņēmums turpina darboties. Jā, šis ir jaunums, papildu aizdevums, kas nācis klājā šeit 3. kārtā. Uzsvēršu būtiskāko, un tad, protams, atkal aicināšu pieteikties uz konsultācijām. Tātad papildu aizdevumam var pieteikties tikai tie komersanti, kas būs pieteikušies aizdevumu ar kapitāla atlaidi. Jo šis atbalsta veids ir domāts tieši šai programmai, tas nav pieejams citām programmām, un jā, tāpēc individuāli uz šo pieteikties nevar. Maksimālā papildu aizdevuma summa ir līdz 30 miljoniem, bet jāņem vērā, ka šis ir cits atbalsts, līdz ar to arī uz šo attiecas tas nosacījums par maksimālo atbalsta intensitāti reģionālo, kuras rādīja to Latvijas kartē ar tiem procentiem. Līdz ar to, izvērtējot, uz kādu summu šim atbalstam jūs varat pretendēt, mēs skaitīsim kopā pieteikto aizdevumu ar kapitāla atlaidi, šo iespējamo aizdevumu, un tad paskatīsimies, vai pēc uzņēmuma lieluma un reģiona, kāda ir tā maksimālā atbalsta summa, kuru var saņemt. Piemēram, ja atkal jūs esat vidējs uzņēmums Kurzemē, kuram ir 60% maksimālā intensitāte, jūs esat pieteikušies uz 30% aizdevumu ar kapitāla atlaidi, tas nozīmē, ka jums vēl ir brīvi 30% līdz tiem 60%, lai ievērotu to maksimālo atbalsta intensitāti. Un tad var jau izreikināt, kāds tur sanāk tas cipars beigās. Jā, kas attiecas uz papildu aizdevumu pieteikumu pieņemšanu, tad tā atkal ir sākusies kopā ar pamata aizdevumu ar kapitāla atlaidi pieteikumu pieņemšanu 11. decembrī, tā kā ir iespēja pieteikties tāpat mūsu portālā Mans Altuma, to viegli var izdarīt. Un šeit pieteikšanas termiņš ir ierobežots nevis ar kādu datumu, bet ar to, kad ir pieņemts lēmums par atbalstu ar kapitāla atlaidi. Tā kā šie ir ļoti sasaistīti divi atbalsti. Tiklīdz ir saņemts pozitīvs Altuma lēmums par atbalstu ar kapitāla atlaidi, vairs nevar pretendēt uz šo atbalstu. Ja ir plānoti vairāku atbalstu kumulācija, tad uzsākt projektu var pēc visu lēmumu saņemšanas. Un tas attiecās arī uz šo papildu aizdevumu. Tā kā uzsākt projektu, ja jūs vēlaties pretendēt uz papildu aizdevumu, varēs tikai tad, kad būs pieņemti Altuma lēmumi par abiem diviem šiem atbalstiem. Tos lēmumus mēs pieņemam vienlaicīgi, jo abi šie atbalsti ir domāti vienam un tām pašām attiecināmajām izmaksām, tāpēc tas tiek vērtēts kā viens projekts liels, kurā ir vairākas iespējas, kā to finansēt. Tas ir viens no avotiem veidiem, kā jūs varat izfinansēt projektu. Uz šo atbalstu neatiecās kapitāla atlaide, protams, arī LIA pēcuzraudzība neatiecās un tie LIA parametri, jo šis ir atsevišķs aizdevuma veids. Šeit ir arī maksimālais termiņš līdz 20 gadiem, bet tāpat kā pamata aizdevuma ar kapitāla atlaidi, tas ir piesiets iegādājumā aktīvu kalpošanas ilgumam un pamatsummas atmaksu šeit būtu jāuzsāk 2 gadu laikā pēc investīciju projektu pabeigšanas. Tā, pārsvarā par papildu aizdevumu visu izstāstīju, bet šis ir jaunums. Es saprotu, ka šeit varētu būt vairāki jautājumi, tāpēc būs beigās gan mani kontakti, gan arī mājaslapā ir mani kontakti. Droši labāk piesakaties, lai saprastu, vai šis aizdevuma veids jums der un vai neesat kaut ko nokavējuši uzsākot projektu.
Tā nobeigumā, ņemot vērā visus jauninājumus, gribēju nedaudz sastruktūrēt tos iespējamos finansēšanas veidus, jo iepriekšējās kārtās mums tas bija 1, šobrīd ir 4. Un tā, lai saprastu, kā tie atšķirās, es tiešām ļoti ātri pastāstīšu. Tad pirmais, tas ir jaunais veids, kad komersants var pieteikties altuma aizdevumu ar kapitāla atlaidi un, principā, klients ar savu līdzdalību piedalās. Tā kā šeit nav paredzēts cits finansētājs, un tas domāts tiem gadījumiem, kad komersantiem ir pieejami pašu resursi virs kapitāla atlaides. Jo mēs finansējam tos 30%, tas ir vienmēr mūsu ierobežojušais skaitlis, maksimāli 10 miljoni, un tad, ja pārējais ir uzņēmumi, tad var pieteikties, un šī gadījumā vairs nav nepieciešams nodrošināt bankas lēmumu, piemēram. Otra struktūra, tā ir mūsu jau klasiskā struktūra, pēc kuras mēs finansējam pirmajā un slēgtajā atlases kārtās. Tātad ir altuma aizdevums ar kapitāla atlaidi, tie paši 30% maksimums, ir klients ar savu līdzdalību un ir banka vai cits finansētājs. Bankas aizdevumi jābūt vienādam vai lielākam ar altumu. Tā kā tas ir vienmēr, ja struktūra ir paredzēta banka, šis nosacījums būs vienmēr. Un klienta līdzdalība ir vismaz 10%, tā ir altuma prasība. Protams, ņemot vērā, ka šeit ir banka, un šī gadījumā banka ir galvenais kreditors un altuma ir subordinētais pakārtotais pēc savas būtības, tad, protams, banka var izvirzīt savas prasības gan uz līdzdalību, un citiem nosacījumiem, tā kā tas jāņem vērā. Nākamā struktūra ir papildināta šī otrā klasiskā struktūra, kad nāk klāt arī papildu aizdevums. Šeit saglabājas tas, ka mēs varam maksimāli aizdevumu ar kapitāla atlaidi finansēt līdz 30%. Bankai arī jābūt vismaz kā mums vai vairāk tas aizdevums, klientam vismaz 10, un tad šeit varbūt kā trūkstošo summu var finansēt ar papildu aizdevumu, kas ir līdz 30 miljoniem. Bet atkal, kā es jau stāstīju, ja mums ir abi divi mūsu aizdevumu veidi, tad šeit jāpārbauda, lai izpildītos tas reģionālās intensitātes, tā kā te būs jāskaita, cik ir pieejams tas papildu aizdevums. Šī struktūra, manuprāt, varētu derēt tiem gadījumiem, kad banka nav gatava finansēt ievērojami vairāk, pieņemsim, ka tas minimālais nepieciešamais, un savukārt klientam iespējams nav tik lielā mērā sava līdzdalība, ko var nodrošināt. Tad tas papildu aizdevums var būt instruments, ar kuru tad var nosegt šo trūkstošo daļu. Pēdējā struktūra ir, kad ir divi altuma aizdevumi ar kapitāla atlaidi un papildu aizdevums, un ir klienta līdzdalība. Šai struktūrā minimālai klienta līdzdalība ir jābūt 25%. Tas izriet no valsts atbalsta nosacījumiem, ka vismaz 25% ir jābūt brīviem no valsts atbalsta. Struktūrās, kur bija iepriekš bankas, daļēji šo nosacījumu nosedza citi finansētāji, bet šeit, tā kā bankas nav, klientam pašam jānodrošina šis nosacījums. Un tad, kā es minēju, pamata aizdevums var būt līdz 30%, un tad jāskaita, cik var atļauties paņemt papildu aizdevumu, kur atkal ierobežojušais būs tā reģionālā intensitāte atbalsta. Tā kā šī tabula, protams, neatbild uz visiem jautājumiem, vienkārši tāds ieskats, kādas ir pieejamas struktūras. Līdz ar to jau laikam 105. reizi pasaku, ka droši pieskaties uz konsultācijām, nāciet, varam attālināti, zvaniet, rakstiet un tiešām labāk visu izstāstīt tieši jūsu projektu. Mēs varam sniegt individuālu konsultāciju un palīdzēt izprast, kurš tad no šīm struktūrām vislabāk der. Un tad visu šo informāciju, varbūt ne tādā apjomā, bet tiešām pamata informāciju var atrast, protams, mūsu mājaslapā, sadaļā pakalpojumu biznesam, izvēloties lielos investīciju aizdevumus ar kapitāla atlaidi, būs pieejama šī informācija, būs pieejama arī mani kontakti, tur būs arī saglabāta šī prezentācija, cik es saprotu, un tad tiešām droši aicinu zvaniet, nāciet, labprāt visu izstāstīsim. Paldies! Irina, paldies. Ir ienākuši pāris jautājumu. Viens no tiem ir, vai uzņēmumam uz iesniegšanas brīdi jābūt jau vidējam un lielam komersantam, vai tas var būt arī mazais komersants, kurš caur šo projektu kļūst par vidējo vai lielo komersantu? Nē, uz pieteikumu saņemšanas brīdi mums ir jāpārliecinās tiešām, ka uzņēmums ir atbilst statusam vidējs vai liels.
Lai to mēs varētu izdarīt, mums ir nepieciešams pārbaudīt grupas sastāvu, grupas struktūru. Tām klients pilda un mums iesniedz MVK deklarāciju, un balstoties uz pēdējā gadu pārskata datiem, tad mēs varam pārliecināties, vai uzņēmums atbilst šim lielā vai vidē komersanta statusam. Tā kā, ja uz pieteikumu iesniegšanas brīdi uzņēmums neatbilst šim statusam, tad, diemžēl, mēs nevarēsim izvērtēt atbalstu. Okay, paldies. Ir vēl jautājums, vai viens uzņēmums var vairāk kārtīgi pieteikties aizdevuma kapitāla atlaidē? Jā, no programmas viedokļa šobrīd nav ierobežojumu pieteikumu skaitam. Šeit būtiski ir ievērot tiešām noteikumus pieteikuma ietvaros. Līdz ar to katram projektam, kam ir iesniegts pieteikums, ir jāizpildās, ka mēs maksimāli varam finansēt 30%, ne vairāk kā 10 miljonus. Tas tā kā ir pieteikumu griezumā. Un arī, ja ir vairāki projekti, vairāki pieteikumi, šeit jāskatās pēc summām, lai atkal nav pārsniegta tā atbalsta intensitāte, ja projekti tiek realizēti vienā statistiskajā reģionā. Ir tiešām vairāk jautājumu par vienu to pašu tēmu ienākuši, vai jaunu iekārtu iegādi tiešām domā tikai vienīgi jaunu iekārtu iegādē? Nē, vai jauna iekārta? Jā, ir tā, kad var iegādāties tikai jaunās iekārtas. Tas tā ir jautājums par jaunām iekārtām. Tieši tā. Jā, iegādājas jaunas iekārtas, tas ir nosacījums, jā. Okay, tad, protams, atkal virkne ar jautājumiem, vai šo prezentāciju varēs saņemt. Atgādīju vēlreiz gan Altuma sociālos tīklos, gan LIA mājaslapā. Un LIA sociālos tīklos šīs video būs redzams un attiecīgi būs pieejama šī prezentācija. Jūs redzat, prezentāciju noslēgumā ir pieejami kontakti gan LIA, gan Altuma kolēģiem. Tā kā noteikti parakstieties uz LIA un Altuma sociālos tīkliem, apmeklējiet lia.gov.lv un altuma.lv mājaslapas, un šī informācija jau drīzākajā laikā tiks arī publicēta. Tā kā es ceru, ka informācija jums bija noderīga. Noteikti apmeklējiet mājaslapas, noteikti konsultēties ar mūsu speciālistiem un strauji virzamies uz priekšu ar šiem projektiem. Tā kā Irīna, Iveta, liels jums paldies! Lācam uz priekšu. Visu labu!